divi brāļi un mūžas lielkungs. Kādā vietā dzīvojuši divi brāļi, viens nabaks, otrs bagāts. Reiz nabagais brālis gājis pie bagātā brāļa lūgt kādu palīdzību. Tas viņam iedevis pussprāgušu govi un teicis: ja govs nosprāgst, tad gaļu paturi savu, bet ādu atnes man. Nabagais brālis ārstējis un ārstējis govi. Izārstējis un tā palikusi ļoti pienīgu govi. Bagātais brālis to nevarēja paciest un prasīs govi atpakaļ, bet nabagais aizvien atbildējis: kad govs nosprāgs, tad atdošu ādu. Nabagais un gājis pie kunga sūdzēt. Pie tiesas saukti abi brāļi runājuši šā un tā. Tāpēc kungs pavisam nevarēja saprast, kam taisnība. Pēdīgi kungs teicis: uzdošu 3 jautājumus. Kurš no jums pateiks kurš no jums pareizi atbildēs, tam piederēs govs. Te būs pirmais jautājums. Kas vissaldākais pasaulē? Bagātais brālis. Medus manā bišu stropā. Nabagais brālis. Vissaldākais pasaulē ir miegs. Labi, kungs iesaucies. Te otrs jautājums. Kas visčaklākais pasaulē? Bagātais brālis. Pasaulē visčaklākais ir tas, kurš visātrāk sakrājas naudu. Nabagais brālis. Pasaulē visčaklākais ir skauģa prāts, kas neguļ ne dienās, ne naktīs. Labi, kungs atkal iesaucies. Te būs trešais jautājums. Kas pasaulē visnelaimīgākais? Bagātais brālis. Tas visnelaimīgākais, kas pārskatīdamies aizdot otram savas vērtīgās mantas. Nabagais brālis. Tas pasaulē visnelaimīgākais, kas tiesas priekšā liedzas teikt patiesību. Kungs nu taisa spriedumu un to pasludina. Nabagais brālis visos jautājumos devis pareizas atbildes, tāpēc viņam pieder govs.